tāds, ka viņi tieši tāpēc. Jo viņiem var šeit. Sākam svinīgo līniju veltītu Latvijas Republikas 96. dzimšanas dienai. Lūdzu, ienes skolas karogu. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju, svētīja Latviju, ak svētī jau to. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju, svētīja Latviju, ak svētī jau to. Kur Latviju meitas zied, kur Latviju dēli dzied, laid mūs tur laimēdie, mūsu Latvijā. Kur Latviju meitas zied, kur Latviju dēli dzied, laid mūs tur laimēdie, mūsu Latvijā. Katru gadu novembris mums paiet Latvijas zīmē. Ar patriotu nozīmīt pie krūtīm, darot ikdienas darbus, svētku brīžos, apstājoties un ieklausoties. Mēs aizdomājamies un izjūtam to skaistumu un domu spēku, kas ļauj mums atzīt. Es dzīvoju zemē, kur šalds Baltijas jūra un meži, kur ābeļu dārzos ābols smaržo, kur māja logos ugunis deg, kur miglas vāli tik balti, kur ceriņos meklējam laimi, kur jāņigunis neizdziest un gulbi kā padebeši iet, kur brīvības smaržo un nākotni sauc. Es dzīvoju zemē, ko par Latviju sauc. Vai tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme mana dzimtene. Vai tu zini, kas ir dzimtene? Tā ir zeme, kur es piedzimu. Vai tu zini, kā es piedzimu? Tā kā puķa zirnis uziedēja māmiņai, tā kā puķa zirnis apvijos ap tētiņu. Kur zemi, lai krāšņāku rastu, kam skaistākas dziesmas, lai dzied? Kā zemi pie dzintara krasta, kā zemi, kur ābeles zied. Tā zeme ir dzimtene mana, te izaugt un dzīvot man ļauts. Ik puķi tās vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc. Kas ir Latvija? Šī zeme, ko min mūsu kājas, mūsu vēsture, mūsu valoda. Tās ir vērtības, kas mūs vieno Latvijā. Ar nesaraujumiem pavadieniem mēs esam iejausti Latvijas vēstures rakstā. Latvija, tie esam mēs, savu valsti veidojam tikai mēs paši. Šo pašu svētāko tu neaizmirsti, vai celies debesīs, vai jūras dzelmē nirsti, vai draugu pulkā dali savu prieku, vai viens pats tiecies ar pretinieku. Tu esi Latvija. Vārds skolas direktorei Vilijai Varanovskai. Apsveicu jūs visus šajā dienā.
Latvijas dzimšanas dienā. Mums katram ir sava dzimšanas diena, bet šodien mēs atzīmējam valsts dzimšanas dienu. Un neaizmirsīsim arī to, ka mēs šodien stāvam arī vēsturiskā vietā, kas saistās ar pirmā prezidenta vārdu – Čakstes laukumu, ka mēs esam Čakstes vārdā nosaukta skola, ka mēs esam čakstenieki un šoreiz, laikam pirmo reizi pēc daudziem gadiem pulcējamies visi vienu vietu kopā. Es gribu visiem pateikties tiem, kuri veidoja skaisto jostu, kurā ierakstīti mūsu dati, un tā izskatās ļoti lieliski. Tā bija dāvana mūsu valstī. Es gribu jums novēlēt, neaizmirst to, ka mēs dzīvojam ļoti skaistā zemē, Latvijā. Un lai šī zeme Latvija vienmēr ir tā vieta, kur jums ir mājas. Lai jums priecīgi svētki, lai jums visiem izaugt lieliem un būt par Latvijas patriotiem. Tagad par patriotiem runājot, mums skolā ir iedibināta patriotisma balva, kur ir dibinājis bijušais skolnieks Normons Krafts. Bet par patriotismu balvu un par to pasniegs skolotāja Irisa Otrupe. Labdien visiem! Tātad pirms 4 gadiem mūsu skolas absolvents Normons Krafts izteica tādu ideju, ka viņš grib pasniegt īstam skolas patriotam, mūsu pilsētas un mūsu valsts patriotam katru gadu uz valsts svētkiem patriotismu balvu. Šo balvu 2011. gadā saņēma Marta Judina, 2012. gadā saņēma Edgars Ozoliņš Ozols, 2014. gada pavasarī tagadējā 10. klases audzēkne Renāta Ķeire, un šogad mēs patriotismu balvu pasniedzam 12. A klases skolēnam Marekam Petrovskim. Man ir ļoti liels gods, un vairāk es neko nevaru šobrīd pateikt. Es tad pateikšu, ka patriotismu balvu saņem skolēns, kuram ir izcili sasniegumi valsts labā, un kurš patiešām ir īsts Latvijas valsts patriots, jo Normundam Kraftam tas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai ar visu darbu, vai nu tie ir pētnieciskie darbi, vai tās ir olimpiādes, vai tās var būt ikdienas darbs, kas bieži vien varbūt ir pat vēl grūtāks un tāds nozīmīgāks, kādi atsevišķi sasniegumi tieši par īstu, lai šis skolēns pats var pateikt, es esmu Latvijas valsts patriots, tikai tāds skolēns var šo balvu saņemt. Un mana 10. klasīte jau zina, kādu es viņiem teicienu vakar teicu. Man liekas, ka Kārlis Ulmans ir teicis tā, neprasi, ko valsts tavā labā dara, bet darīs pats valsts labā to, ko tu vari izdarīt. Lai jums priecīgi svētki! Labdien! Labdien, skolēni, skolotāji! Visi skolas darbinieki, liepainieki. Ir tiešām liels prieks būt skolā, kurā dzied Latvijas himnu. Latvijas vēsture ir dažāda. Tik dažāda, kā mēs paši. Mums ir ko pieminēt, mums ir ko svinēt. Būtībā katru dienu savā darbā, jūs savās mācībās, savās domās un arī savos vārdos, apzināti vai neapzināti, mēs paši esam Latvija. Un tas ir likumsakarīgi, ka šodien, šajā dienā, šajā laukumā un runājot ar jums, šīs skolas skolotājiem, arī es no savas puses gribu izcelt pirmo Latvijas valsts prezidentu, ļoti latvisku un aizrautīgu tautas vadoni Jāni Čaksti. Un gribu izcelt
klausoties viņu vārdos, sargiet savu valsti, izkopiet, jo ziniet, ja nebūs Latvijas, nebūsiet arī jūs. Un šiem vārdiem ir ļoti, ļoti liela nozīme, ļoti liela jēga. Tas nozīmē, ka nekas nenotiek pats no sevis, ka mums katram un visiem kopā kaut kas ir jādara, kaut kas ir jāpanāk, kaut kas ir jāizcīna. Vēl mēs paši bieži vien runājam, kad Latvijā ir daudz sēru un piemiņas dienu. Tā tam ir jābūt. Mums ir jāgodā mūsu tautas traģiskie notikumi, bet mums arī ir jāatcerās, ka mums ir jāmāk arī priecāties. Un arī šajā sakarībā mūsu gudrais un ļoti latviskais vadonis Jānis Čakste ir teicis: jaunībai piedara prieks, bet priecāties var pēc padarīta darba un studēšanas. Un te nu man jums ir jāsaka, ka Jānis Čakste ir bijis ļoti labs piemērs mums visiem, jo viņš vienkārši zemnieku puika, cītīgi mācoties un stingri sekojot saviem ideāliem, kļuva par pirmo Latvijas prezidentu. Latvijā ir iespēja zeme, un tāpēc paskatīsimies uz notikumiem, uz panākumiem, uz rezultātiem, uz darbu, ko mēs visi esam veikuši, ko ir veikuši mūsu tautieši, un priecāsimies. Lai priecīga mums visiem un mūsu mīļajai Latvijai dzimšanas diena. Nu tad dziedāsim visu mūsu skolas himnu, ja? Mēs uzsākām šīs skolas gaitas ar Čakstes vārdu karogā. Šis vārds mums cauri laiku laikiem pa dzīves ceļiem līdzinās. Mūs Latvijā, mūs tēvu zemē par brīvēs mantiniekiem kļūt. Caur mūžām zaļas liepas sāknēm mums ir tās vietas jāizjūt. Te Liepājā, te jūras krastā, te šai zemē un šai vietā. Caur laikmetiem un laiku laikiem ar Čakstes vārdu karogā. Te Liepājā, te jūras krastā, te šai zemē un šai vietā. Caur laikmetiem un laiku laikiem ar Čakstes vārdu karogā. Caur laikmetiem un laiku laikiem ar Čakstes vārdu karogā. Lūdzu, iznest skolas karogu. What's your